Kā jau visiem zināms, operatīvais līzings tā būtībā ir tāda automašīnas noma. Tomēr arī šie noteikumi dažam uzņēmumam nešķiet pārāk interesanti. Nu tad lūk, šis ir tas gadījums, kur pa īstam satiekas līzings un noma. Jo par 199 latiem mēnesī plus PVN uzņēmums var lietot šādu jaunā modeļa Volkswagen Golfu veselus 3 gadus. Pirmā iemaksa ir aptuveni 900 latu. Sixt Leasing uzreiz brīdina, ka šis piedāvājums pieejams tikai uzņēmumiem, tātad juridiskām personām. Jāņem vērā, ka automašīnai nomas termiņa periodā ir nobraukuma ierobežojums 90 000 km, taču to var pagarināt līdz 120 000, kā arī izvēlēties bagātīgāk aprīkotu un jaudīgāku Golfu. Protams, ja Golfs būs šikāk aprīkots vai arī tam būs lielāks motors nekā bāzes 1.2 TSI, tad arī ikmēneša maksa būs attiecīgi augstāka. Taču diez vai pārsniegs 260 latus mēnesī. Un vēl viena lieta. Nomājot šādu automašīnu, var pelnīt arī Air Baltica punktus. Tātad 1 punktu par katru iztērēto latu ikmēneša maksājumā. Tātad jo šikāks Golfs, jo vairāk bonus punktu. Turklāt pašā sākumā jau tiek piešķirti 500 bonus punkti. Un uzmanību, ja šis piedāvājums jūs ieinteresē līdz septembra beigām, tad Air Baltica piešķirs jums vēl 2500 punktus. Tāpat kā īrējot automašīnu klasiskajā Sixt autonomā, Golfiņš tiks piegādāts, apkopts un apdrošināts par fiksētu mēneša maksu, pie reizes noformējot un aprīkojot to pēc nomnieka vajadzībām, piemēram, ar firmas uzlīmēm. Vairāk informācijas iegūsiet rakstot uz sales@sixt.lv, bet pašas automašīnas var izmēģināt Moller Auto Volkswagen dealer centros. Tagad visam vajadzētu būt skaidram. Sixt Leasing ideja ir piedāvāt autotirgū sen pazīstamu pakalpojumu, pilna servisa līzingu, gluži vienkārši pievienojot tam dažus klasiskās autonomas pakalpojumus un ērtības.